Drīz jau būs jāver vaļā. Tev vēl daudz darāmā? Nē, Tumšs un drēgns. Līdz savu 3. dienu. būs daudz īpašo klientu. Kad mums oktobrī trūcis īpašo, it sevišķi šitādā suņu laikā. Tev viss gatavs? Kā parasti. Varbūt tomēr šodien nevaram vaļā? Uzliksim uz durvīm zīmīt. Kafejnīcas 3. iespēja, tehniski iemesli dēļ slēgt. Nē, neliksim. Nu, tu esi var vaļā? Jā. Ieslēdz mūziku. Nāc, palīdz uzklāt galdaugu, kamēr nav neviens vēl. Žermēnam, tu nekad neesi domājis, ka varētu darīt kaut ko citu? Ko tieši? Nu, kaut vai strādāt bibliotēkā. Tev nav apnicis? Nu, Margot, nu nav taču tev jēgas par to domāt. Nu, tu taču pats pieteicies darbā, zinādams darba noteikumus. Pats izturēji konkursu atlasi, pats pieteicies un Atceros. pārakstīja darba līgumu ar... Atceros. Un tomēr, ja viss būtu citādi, Kas tieši? es nezinu, viss. Nu, viss taču nevar būt citādi. Mēs esam firmā. Forši, visa kafejnīca tikai mūsu. Kur sēdēsim? Rasi. Vai izvēlies tu, jo šī jau tava diena? Un lai piepildās kāda tava vēlēšanās? Nu, es nezinu, varbūt te pie loga tuvāk. Nē, te no loga pūtīs, nē. Nu, piemēram, jā, te būs labi. Varēja jau ļaut izvēlēties rasai. Nekas, mundra ausma, kā parasti prot izvēlēties. Nu, redzi, pati novērtēja manu gaumi, bet nemaz neieklausies. Un vispār, meitenes, es nesaprotu, kāpēc mēs nācām tieši uz šo kafejnīcu. Nu, nekas. Mums arī šeit būs labi, ņemot vērā to, ka jūs varējāt izbrīvēt priekš manis veselu stundu. Nu, piedod. Man šodien gan ir jāsteidzās. Es jau puikām sen apsolīju uz baseinu. Un jūs jau zināt, Jānis jau man neprot peldēt. Jā, un tāpēc labāk skrien pa savām medībām, nevis pavada laiku ar saviem dēliem. Nu, un ko šodien darīsi tu? Manai mazajai pirmdien Helovīnu ballīte, un viņa sadomājusi, ka grib būt ķirbis. Un man pa šodien rītdien jāuztamborē ķirbja kostīms. Es tūlīt jums parādīšu. Tu kaut ko vienkāršāku nevarēji izdomāt. Nu, piemēram, nopirkt oranžu krekliņu. Kad tev pašai būs kādreiz meita, tad arī parunāsim, labi? Labdien, dāmas! Vēlties ēdienkarti vai tikai kafiju? Jā, atstājiet, mēs paskatīsimies.
Kad esat izvēlējušās, tad lūdzu pasauciet. Knapi kust un vēl pasauciet. Nu, varētu padomāt, ka bez saukšanas pats atnākt nevar. Galu galā es nekādu apmeklētāju rindu patreiz tur neredzu. Bet klusāk, viņš taču dzird. Nu, bet lai tagad dzird, varbūt kaut ko liks aiz auss. Beidz, Ausma, beidz, nebojāsim rasai svētkus. Nu, labi, labi. Nu, ko tad mums te piedāvā? Mums vajag dzimšanas dienas torti. Jā, un 40 svecītes. Nē, nevajag ne 40 svecītes, ne torti. Mēs taču trietā torti neapēdīsim. Normālās kafejnīcās, piemēram, ārzemēs, neapēsto ieliek līdzi. Jā, un normālas kafejnīcas ir tikai ārzemēs. Nē, bet tu tomēr vairāk domā par savām klientu vēlmēm. Un tu varētu torti paņemt līdzi mājās. Man nevajag torti mājās. Ko es viena pati ar viņu darīšu? Mani puikas jau nu gan ir kā traki pēc tortēm. Laikam jau Jāņa gēni, man viņš ir tāds saldu mīlis. Nu, meitenes pasūtam. Jā, es gribēšu glāzi sarkanvīnu. Bet tu taču esi pie stūres. Vienu jau var, neuztraucieties, kā jūs tikko savācu, tā arī aizvizināšu mājās. Mani nevajadzēs vest. Nemuļķojies, šitādā lietu. Lietus netraucēs. Man te būs vēl viena tikšanās. Interesanti gan. Kas viņš ir? Nav nekāda viņa. Tā, es ņemšu meduskūku ar valriekstiem un glāzi Nu, šampaniešu. kāda mums te tik ļoti noslēpumaina. Nu, negribi mums vēl rādīt? Liecieties mierā. Izdomājāt, ko pasūtīt? Varam pasūtīt oficiantu? Oficiantu! Jā, lūdzu. Mums lūdzu 2 meduskūkas ar riekstiem. 3 meduskūkas. Jā, 3. Glāzi šampānieša, glāzi sarkanvīna un tu ko mundra dzers? Kafiju ar pienu un cukuru. Tas viss? Jā, Rēķini kopā vai atsevišķi? kopā. Bet kāpēc kopā? Vajadzēja atsevišķi. Vai tad es nevaru uzcienāt savus draudzenes savos svētkos? Kā te Justīnai iet pa dārzu? Nav vēl sākušās rudens gripas? nav. Un kā tavējiem skolā? O, Mairis jau liels, iet 7. klasē, pats ar visu tiek galā. Bet to, ka mājās pusaudzes ir, to gan var just viss ne tā. Man tas viss prieks vēl priekšā. Un tev arī, ja vien nenobulēsi savu bioloģisko pulksteni. Jā, Rasi. Nu jau gan te būtu pēdējais laiks sāk domāt par bērniem. Kaut gan man grūtāk teikt jau ar Pāvilu. 1. klase, viņš ieradīs, kamēr mēs ieradīsim. Man arī pasaules priekšā. Ceri tik. Labu apetīti. Paldies! Meitenes, es gribu pateikt jums paldies par tiem skaistajiem kopā pavadītajiem studiju laika gadiem, par tām skaistajām negulētajām naktīm, kad mēs apspriedām puišas un gatavojamies sesijai. Sesijas naktis nemaz tik skaistas nebija. Beidz, Ausma, beidz! Par 100 neaizmirstamu mirkļu, ko mēs piedzīvojam savā jaunībā, kad debesis bija zilākas, zāle zaļāka, kad elpot bija viegli un cerības spārnoja. Nu jau tu runā tā, it kā tev būtu 70. bet nevis 40. dzimšanas diena. Vai tikai te kāds jau nav sajūties vecs? Ai, iedzersim par jums! Par mums! Nē, nu es tā nevaru, nu paņem vismaz piešauju, nu jumtiņu tai kafijai klāt, nu balzāmu kaut vai vismaz. Oficiāli, Jā. mums vajag 50 gramus balzāmu. Es nevaru. Man ar bērniem vēl jābrauc uz baseinu. Vajag, dzīvi būs tavi bērni. Jānogaršo mana dzimšanas dienas kūka. Jā, žēl gan, ka tu atteicies no
svecītēm? Mūsu mājās jau gan uz visām kūkām ir jābūt svecītēm. Mairim tam jau tas ir vienalga. Tad es lieku man vairāk kā dienu. Palasi jaunākos psihologa ieteikumus, māmiņ. Jūsu pasūtījums? Bet kūka patiešām ir garšīga. Jā, jāatzīst gan, ka medus kūka šeit viņiem nav slikta. Meitenes, es pagājušā nedēļā pati izcepu medus kūku un nemaz nav tik sarežģīti, kā likās. Bet Pāvils ar Mairu paņem naktā 10 minūtēs. Nu labi, ka paspēja nolikt sev un Jānim. Izultina, es gan savu Justīnu cenšos radināt pie pareizes ēšanas. Visiem vecvecākiem stīri ieteikt. Bērnam nekādas konfektes, saldējumus. Man ir jāsteidzās, puikas ar tēvam uz visas ausas aizīdējuši. Es taču teicu, ka aizvedīšu tevi. Labi, man jau tik un tā tas kostīms jābrauc tamborē. Nu, jā. Rasiņ, vēlreiz tev mīļš sveiciens dzimšanas dienā. Mēs jau kādu dienu satiksimies no tā, kad būs vairāk laika. Labi? Noteikti satiksimies. Un dāvanu tu varēsi sev izvēlēties pati. Mēs ilgi domājām un spriedām, kas un kā. Un beigās izspriedām, ka aploksne tev būs pati labākā dāvana. Nu, paldies, meitenes. Ļaujiet man jūs apskaut. Nu, ātri tikai. Mums taču studiju laikā gāja jautri. Nu, jā, bet ko tu te vadies tik ļoti? Nu, mēs taču drīz tiksimies. Rasa, nu braucam! Jā, eju. Oficiāls. Jā, lūdzu. Es gribētu vistas salāts. Salāts ar vistas gaļu. Atvainojiet, bet salāti būs nedaudz jāuzgaida. Vistu šai salātos apcep un pievieno siltu. Gaidīsiet? Jā. Un atnesiet vēl glāzi vienu šampāniešu. Paņem no mammas arī. Vai tad tev nebūtu vieglāk, ja tu nolikt vienu malā, kamēr saloktu otru? Vai tad tev tajās augstskolās nemaz loģisko domāšanu neiemācīja? Tev mācīja? Jā, man pati dzīve izmācīja loģisko domāšanu bez tām visām augstskolām. Kā gan tu varēji neredzēt un nejust, ka brauc uz tukšu riepu? Kā mēs tagad māku aizvedīsim atpakaļ? Miegs, ar mani viss būs labi. Turklāt es tāpat vēl esmu sarunājusi vienu tikšanos. Ar ko tad? Ar draudzeni Elfrīdu. Jūs jau droši vien viņu neatceraties. Viņa pati brauc ar mašīnu, tā ka neuztraucieties, viņa aizvedīs mani atpakaļ uz pansionātu. Jā, bet meitiņ, kas ar mašīnu notiek? Pareizi, iziešu laukā pazvanīt uz servisu. Nu jau viņiem vajadzētu zināt, cik lielu laiku paņems tā disku taisnošana. Te ir silti. Varu atģērbties no biezo šalli. Jā, labi, bet jāpasūta arī silta tēja mums visām trim. Cik tu man esi izpalīdzīga. Drīz tāpat kā Ilze atradīsi labu cilvēku, aprecēsieties. Cik drīz vēl ne? Jāpabeidz doktorantūra, jāiekārtojās labā darbā. Un tad jau visi tie labākie būs aizņemti. Redz, kā var iegrāpties, ja izvēlas agri. Nesaprot, ko jūs tajā armijā atradusi. Nu, ja jau aprecēja, tad atrada. Un
Vispār nevajag sliktu runāt par māsas. Nu, kā lai runā labi, ja viņiem priekš tevis dzīvoklī tie vietiņi neatradās? Izbeidz man šitādas runas. Es pati izvēlējos pārvākties uz mūsu veco dzīvokli. Negribēju dzīvot vietā, kur katrs kaktiņš, katra istaba atgādina par jūsu tēvu. Māmu beidz, 3 gads. Un tu domā, ka gads kaut ko maina? Mēs kopā nodzīvojām 50 saskanīgus gadus, un tev šķiet, ka gada laikā tam visam es spēju tikt pāri? Nē. Labāk mēs abi būtu nositušies tajā autoavārijā, nekā tagad es viena un ratiņos, un zinot, ka tas stulbais zērāja šofers tik viegli tika cauri. Māmu, kā tev iet ar apvesļošanos? Kad sazvanījāmies, tu teici, ka vari paspēt jau dažus soļus. Jā, ja varu pieturēties pie kaut kā ar abām rokām. Zini, meitiņ, man vispār ir paveicies ar fizioterapeiti un masieri. Viņas abas uz pansionātu jau cik pārdienas. Nu, visiem jau nevajag. Mani viņas ir dabūjušas vertikāli. Bet tas taču labi, ņemot vērā, ka ārsti pēc avārijas prognozēja, ka nevarēs no gultas nevarēs piecelties sēdus. Bet tu mums esi cīnītāja. Nu, kāpēc jūs vēl neko neesat pasūtījušas? Labdien! Varu piedāvāt ēdienkarti? Gribu kaut ko siltu. Atvainot, pēc siltu ēdienu būs jāgaida vismaz 50 minūtes. Parasti gāti neviens nepasūta siltos. Man šodien jāiet atpakaļ ir uz servisu ātrāk, ja? Jo man tur esot atraduši vēl kaut kādas problēmas mašīnai. Tāpēc nevarēšu. Nē, es pasūtīšu un sagaidīšu savu karbonāru. Nē, tev jāiet kopā ar Ilzi tajā servisā. Nevarēs iestāstīt vismaz, ka jāmaina vesela detaļa. Es pati tikšu galā. Nu, teiksi, meitiņ, bet man būs sirds mierīgākā, ja jūs iesiet abas. Nu, bet kā tad ar mūsu ikmēnešu sapulci un pārunām par notikumiem? Nu, nekas. Sazvanīsimies biežāk, runāsim ilgāk. Labi, māmu, iešu ar Ilzi, bet tēju mums vismaz ir laiks padzert. Piedāvājumā ir 5 veidtējas. Jā, man lūdzu piparmētru tēju bez cukura un 1 šokolādes keksiņu. Tā, un man būs pankūka ar krējumu un apelsīnu sulu. Meitiņi iedzer siltu. Labi, mamīt, tad sulas vietā lūdzu melnu kafiju. Man lūdzu pankūku ar krējumu un melno tēju ar cukuru. Un rēķins būs kopīgs. Mam, nu piedod, kad man sanāca tādu to mašīnu. Nu, nekas traks jau nav noticis. Labi, ka tikām gandrīz līdz galam. Vesels kvartāls pa lietu. Mēdījā jau tik traki, un lietus arī mazāk palicis kā no rīta. Mami, man ar tevi ir jārunā. Par ko? Nu, mums taču beidzot jāizvēlās tēta fotogrāfiju piemineklim. Varēja par to šodien nerunāt? Nu, bet kad tad, ja gribam vēl paspēt uz tēta gada dienu uzstādīt, tad ir pēdējais laiks, un salu arī vēl 2 nedēļas nemaz nesola. Paspēsim vēl uzstādīt. Man te ir līdz dažas fotogrāfijas. Mammu, paskaties un lūdzu izvēlies. Izvēlēties bez manis. Nu, bez tevis taču nevar. Parādi man, kurš tu esi izvēlējusies. Bet te visās bildēs viņš ir vecs. Piedod, mamma, ja es izvēlētos savam piemineklim bildi, es gribētu, lai stāja mana labākā jaunības dienu fotogrāfija. Pat ja es būtu nodzīvojis līdz 110 gadu vecumam. Nu, bet tā tak neviens nedara. Bet mēs darīsim. Vai tiešām mums kapakmens jāliek kaut kādu bēdīgo vecmāmu un vectētiņu bildes? It kā viņi nekad nav bijuši jauni, dzīvespriecīgi, spēku pilni, vai viņiem nav tiesības uz kapakmens izskatīties labi? Jaunības maksimālisms sajaukumā lielpilsētu visatļautība. Bet zini, Ieva, man tā tava doma sāk iepatikties. Pat tiešām, ja tā labi padomā, es arī gribētu jaunības dienu fotogrāfiju. Šo te kobildi ar Pēteri no mūsu pirmās kāzu gada dienas. Starp citu, šeit viņš arī ļoti labi izskatās. Nu, tad jau tik ieliek tā bilde iekšā, jāiekā jūsu abu divu vārdi un... Tieši tā.
un manam miršanas datumam vienkārši ir jāatstāja vieta. Mām, es taču tā nemaz nedomāju. Man jau no tās domas vien tā šērmuļi skrien pa kauliem. Bet man neskrien. Ēdiet savas pankūkas, citādi atsasīs. Mēs visi reiz tur nonāksim. Patiesībā tas mani nemaz nebiedē. Es pat būšu laimīga, zinādama, ka man aiztaupīta vietiņa blakus Pēterim. Un kapakmenī būs kalta. Kopbilde no manas skaistākā laika dzīvē. Tātad par bildi izmanot. Nu, 2-1. Nu, tad lai tā notiek. Bet nākamreiz, māmīt, mēs gan parunāsim mierīgi, ja? Bet varbūt nomainam kafejnīcu. Būtu forši, ja mēs siltos ēdienus varētu dabūt arī no rītiem. Pirms tam negaidot stundu. Nu, bet cik reizes es tev esmu teikusi, ka šī ir vienīgā kafejnīcā, kur var iebraukt ar ratiņkrēslu. Pat interesanti. Tādu papukus ieskrietuvīti, bet par uzbrauktu padomājuši. Cik jūs man esat mīļas meitenes. Jūs taču zināt, cik ļoti mēs ar tēti ar jums abām lepojam. Jūs man esat pašas mīļākās, pašas labākās meitas pasaulē. Cilvēki nāk bez lietas sārgiem. Laikam pārstājas līdzi. Ēdiet ātrāk. Lai pa sausāk tiek līdz servisam. Par rēķinu neuztraucieties. Es samaksāšu. Yes. Labdien! Asiet mūsu ēdienkartes un atnācat vēlāk. Ceru, mīļumiņ, ka tavas izslavētas plānas pankūkas būs tas vērtas, lai mēs šodien nomainītu mūsu restorānu uz šo necili kafejnīcu. Nu, vismaz pirms 2 nedēļām bija izcilas. Un vispār, mēs jau arī varējām neņemt ēdienkartes. Kā neņemt ēdienkartes dargumiņu? Un taču jāizvēlas kaut kāda īpašā vīna pudele. Pie pankūkām. Un kāpēc nē? Zini, vīni man te nemaz neuzrunā. Ko teici, ka šampani? Nu, labi. Vai iet šampanietis? Oficianti! Jā, lūdzu. Mana sieva saka, ka te jums izcils plāns pankūkas ar piespiedu 9 mērcē. Atvainojiet, bet zemenes mums ir beigušās. Mēs ar Sieņu atnācām tieši šo pankūku dēļ. Mēs ar Sieņu gribam nosint savu 5. kazu jubileju, bet jums nav zemenes, ko es varu ieteikt vietā. Varbūt pankūks ir 5 mērķis. Labi, mēs padomāsim, bet cerams, ka vismaz šampanītis jums nav beidzies. Nē, kungs, šampanītis mums nav beidzies. Atnesiet lūdzu 2 glāzes jūsu labākā šampanīša. Tūlīt mums. Nevajadzēja man tevi klausīt. Tagad mēs būtu sēdējuši parasti pie mūsu galvenie restorāni, kur var dabūt svaigas zemenes visu gadu. Bet varbūt iedabsim glāzi šampanieti un iesim prom. Nē. Dzirdi? Ārā jau ir sācis slīt. Un vispār es gribētu ar tevi aprunāties. Nesaki man vārdu, dargumiņ. Es ar tevi arī gribu parunāties. Nu, lūk, ka reiz šampanītis klāt. Mīļā, tu esi padarījis man par laimīgāku cilvēku pasaulē. Es tevi iemīlojos no pirmā acu skatiena. Un, lai gan pilgi nepiekriti kļūt par manu sievu, es tomēr ceru, ka tu nenožēlosi pirms 5 gadiem teikt to jāvārdu. Pāveles. Nē, es gribu atcelt dazu par tevi. Tu esi padarījusi man laimīgāku katru sekundi, ko es pavadu kopā ar tevi. Tu piešķir manai dzīvi krāsas. Bez tevis manai dzīvei nav jēga. Iedarsim par to, lai mūsu mīlestība nekad nebeigtos. Mīļa, es zinu, kas tev nomokā. Es zinu, ka tu jūtas vainīga,
ka mums nav bērniņa. Bet tici man, labāk nodzīvot dzīvi kopā ar tevi, nekā cits sievi, tikai bērniņiem. Nē, zinu, ka mana māte arī nav apmierināta. Bet tā ir mūsu dzīve. Un, lai pierada tev savu neaizmēramu mīlestību, atļaut tev pasniegt. Neulūk dāvaniņu. Pāvēl, patiešām nevajadzēja. Atver, ceru, ka tev patiks. Skaists. Ķēdiet no kulons, izveidot īpaši tehnikā. Savinēt parastu zeltu ar baltu zeltu. Es ilgi meklēju kaut ko tādu, kas te būtu Frida piemērots. Tipat smalks, elegants, nevaparams, bet sargājams. Patiešām skaists. Un tagad mēs varam pasūtīt kaut ko ēdam. Zini, es tomēr gribētu pankūks ar zemeņu mērci. Iedzersim glāzi šampanieti un iesim prom uz restorānu. Nē, es gribu tieši šīs pankūks. Cik tur nav tik garšīgi pankūki. Nu, varbūt tu varētu aizbraukt uz mūsu restorānu pēc zemenēm. Un tad mēs palūksim oficianta, lai uztaisa zemeņu mērci. Bet tas taču otrā pilsētas galā. Ņemot vērā mūžīgas eznes būrsmas, kam ir izbraukšu no stāvvietas, kam ir atradīšu vietu, kur noparkoties, vairs vesela mūžībā. Nu, bet tas jau nekas. Es pagaidīšu. Un man kā reiz ir jānoskatās seriāli, pēdējā sērija. Ļoti gribas zināt beigas. O, un austiņas arī man nepaķēršās līdzi. Nu labi. Visi, ko varas man karaliene, ir man likums. Cenšaties atgriezties pēc iespējas ātrāk. Paldies! Oficiāli! Jā, lūdzu. Es gribētu pasūtīt jūsu īpašumu. Sasolītais idiots. Neredz, ka cilvēks iet pa ietu. Nē, mait, viņam vēl gāzi jāuzdur. Es vēl padomāšu. Labdien, kaut ko ieliet? Pūdeli konjaka. Ai, nē. 100 gramu ētāk kā šņabi. Kā tad tā pārdomāja? Taisnība tāda, ka agrāk nauda bija. Tagad vairs nav. Kā tad tā? Vienkārši. Filma pa burbuli. Parādi kako. Nu, nebēdā, kā jau kaut ko izdomās. Jau izdomāju. Nu, re. Šodien Lombardā pa kafejkam ielika savu tēvu pirmo dēvēto pulksteni. Nu, veci. Nav man vairs nekā, saproti, nav. Ieliet vēl kaut ko? Jā. Uztais man kokteili, trešā iespēja. Parole. Aizēj caur aizvērtām durvīm. Noteikumus zini? Tu man piedāvāsi divas citas iespējas. Nu, labi. Visiem palikt savās vietās, citādi es šaušu. Tu noliec nost to savu telefonu un nekādu zvanu. Bet tu uztaisi savu īpašo kokteili, trešā iespēja, un es iešu projām. Nevienam nekas ļauns nenotiks. Meiteni, tu vispār zini, ko nozīmē vārds ļauns? Stāvi rindā. Es šeit biju pirmā, un mani ar to savu ieroci tu nenobiedēsi. Uzjauc man vienu īpašo. Visiem palikt savās vietās. It kā tu varētu nobaidīt tos, kas nemaz nebaidās. Vai nu šauj, vai stājies rindā. Un vispār, pirmā šeit ienācu es, tāpēc pirmais īpašais pienākas man. Man lūdzu to pašu, ko pārējiem. Pagaidiet, jums visiem vajag kokteili trešā iespēja? Jā! Pirmkārt, baidos, ka sastāvdaļas pietiks
Tikai vienai dozai. Un otrkārt, jūs tak visi esat dzirdējuši par noteikumiem. Nu, pievēlu tos noteikumus. Man taču ir ierocis. Nu tad ņem un nošaujies. Man nepietiek drosmi. Dod man. Nu tad šauj tu, vecīt! Nav ko taisīt lieku troksni. Oficiāli. Nāves kokteils pienākas man, jo atšķirībā no citiem es zināju paroli. Es arī zināju. Jūs visi esat ļauni un cietsirdīgi. Meitene nezina paroli. Nu, man jau nav žēl. Paroli ir aizveic ar aizvērtām durvīm. Un tagad sanāk, ka es pirmais to pateicu. Un kokteils ir mans. Klusumu! Lūdzu, viss apsēsties. Lūdzu, apsēsties. Tie, kas zina paroli, zina arī noteikumus. Katrs no jums 3 teikumos izstāstīs savu problēmu. Un es jums došu 2 citas iespējas. Stāstīt? Visiem? Jā. Un kāpēc gan ne? Mēs tu būsim klusi kā kakts, jā? Negribu pirmā. Varam sākt tādā secībā, kādā jūs ienācāt kafejnīcā. Jā. Labi. Man vienalga nav ko slēpt. Tikai mans stāstāmais būs garāks par 3 teikumiem. Pirms 5 gadiem mans ārsts mani brīdināja, ka ar maniem veselības riskiem ir pēdējais laiks, lai es paliktu stāvoklī, jo vēlāk tas vienkārši nebūs iespējams. Un es sev devu laiku līdz 40. dzimšanas dienai, lai atrastu vīrieti un dzemdētu bērnu. Diemžēl tas nav izdevies. Šodien man paliek pilni 40 gadi. Un es zinu, ka es nekad nekļūšu par māmu. Tava pirmā iespēja ir dzīvot laimīgu dzīvi bez bērniem. Lasi grāmatas, brauc ceļojumos, lūtini savu ķermeni un dvēseli. Bet es kopš pašas bērnības esmu sapņojis par lielu ģimeni. Mūsu dzīves jēga ir bērni. Bez tiem mēs izzūdam tukšumā. Jā, es taisu karjeru. Vakaros es dzeru vīnu un domāju, kam mana dzīve ir vajadzīga? Kāda ir tās jēga, ja man nav blakus ģimenes, ar ko kopā raudāt un smieties? Ja man blakus nav vīra, ko mīlēt, un bērnu, par ko rūpēties? Tava otrā iespēja ir adopcija. Kādēļ gan tu nevarētu paņemt mazu, kas ilgojas pēc mātes rūpēm un mīlestības? Nē. Pašā dziļākajā būtībā es zināšu, ka tas nav mans bērns. Lai cik ilgi es viņā skatītos, es neredzēšu nekā no sevis. Ne matu krāsu, ne degunu izliekumu. Viņā nebūs nekā no manas dzimtas talantiem un izskata. Jā, viņš būs mans bērns, bet sirdī es jutīšu tikai smeldzi un tukšumu. Bet tu viņu iemīlēsi, un tad visam citam vairs nebūs nekādas nozīmes. Nē, es to nespēšu. Tāpēc dod tik šur glāzi ar manu trešo iespēju. Apsēdies. Vispirms mēs uzklausīsim visus un kopā izlemsim, kam šī glāze ir visvairāk vajadzīga. Kopā? Mēs visi lemsim? Jā, visi. Un kāpēc gan ne? Otrā kafejnīcā
ienācu, vai iebraucu es, vai tad šeit vēl jums ir kādi jautājumi? Bet noteikumi jau visiem vienādi. Stāsti. Ielēmam kaut ko, kamēr mēs gaidām savu īpašo kokteili. Jā, un kāpēc ne? Šodien taču man ir dzimšanas diena. Un beidzot man apkārt ir cilvēki, kas nekur nesteidzas un uzklausa mani. Oficiāli, šampanieti uz mana rēķina. Man ne, es negribu dzert. Bet skrēdīt apkārt ierocis un noindēties, gan tu gribi? Kā tevi sauc, meitenīt? Meitenīt, kā tevi sauc? Juta. Juta. Ja jau tu esi nolēmusi atvadīties no dzīves, tad nekas slikts nenotiks, ja tu nobaudīsi glāzi šampanieša. Nu, labi. Cik alkohols ir viltīgs, tas sniedz mums laimes ilūzijas, līdz noved pie pilnīgas iznīcības. Kāda piedzēruša šofera dēļ mēs ar vīru iekļuvām auto avārijā. Mans vīrs, vīrietis, kuru biju mīlējusi visu savu mūžu, pēkšņi bija miris. Bet es pamodos slimnīcā, vairs nejūstama kājas. Tad es pārcēlos uz pansionātu, lai dienas neredzētu ciešanas meitu sejās, kad viņas skatās uz mani un sāku viņām melot. Tu man paliek labāk, ka pieturoties ar abām rokām, es spēju paspērt dažus soļus. Tava pirmā iespēja ir izstāstīt meitām patiesību, turpināt vingrot un saglabāt cerību, ka reiz atkal būs iespēja staigāt. Un lolot naivas cerības, ka atkal spēšu staigāt, kaut mediķi tam netic. Tava otrā iespēja ir sadzīvot ar ratiņkrēslu un ļauties meitu rūpēm. Un būt viņām par apgrūtinājumu, ikdienas gaidīt palīdzību un redzēt, ka laika gaitā viņām tas kļūst ar vienu apgrūtinošāk. Nevienam no jums nav ne mazākās nojausmas, kāda ir sajūta, ka tu skaudri apzinies, ka nekad vairs nevarēsi iekāpt jūrā un sajust viļņu glaušanos pie kājām, ka nekad vairs nevarēsi iekāpt mašīnā un aizbraukt, kur acis rāda, ka bez palīdzības nevarēsi iet dušā vai pagatavot sev vakariņas. Pat tagad es nevaru piecelties un aiziet prom no šīs stulbās diskusijas. Un ja jums vēl šķiet, ka mana dzīve ir pārāk skaista, lai mirtu, tad iedomājieties savu dzīvi bez mīļotā cilvēka. Iedomājieties, ka nekad vairs nedzirdēsiet viņa balsi un nejutīsiet viņa pieskārienus. Nu, kā tad ir? Vai nav gana iemeslu manam kokteilim? Trešā kafejnīcā ar savu aburošo dzīves biedru ienācāt jūs? Pārāk aburoši. Sākumā es domāju, ka mūsu laulības būs tādas kā aprēķini. Es nemīlu viņu, viņš nemīl mani. Mēs esam kopā, lai aizpildītu tukšumu savās sirdīs, lai mūsu vecāki beigtu uztraukties, ka mēs dzīvojam vientuļnieka dzīvi. Jā, viņš mani apvidoja arī pirms kāzām, bet tikai vēlāk es sapratu, ka viņš patiešām ir manī iemīlējies. Bet izklausās, ka tu sūdzies par ideālu dzīvi. No malas jau vienmēr ir viegli izteikt spriedumus, bet kā lai es jums to pasaku, lai jūs visi saprastu?
Jā, viņš mani nesā uz rokām. Viņš saka, ka es esmu pati labākā, mīļākā, gādīgākā, bet es jūtos kā mele, kā liekule. Guļot blakus savam vīram, es redzu to otro, kurš mani pamata pirms vairākiem gadiem, bet kuru es joprojām mīlu. Vainas apziņa mani smacē nostā vien vairāk un vairāk. Man ir apnicis tēlot mīlestības, kuras nav. Tava pirmā iespēja ir šķiršanās. Šķiršanās? Tā salauzīs Pāvela sirdi. Es negribu, lai viņš mocās sirdsapziņas pārmetumos, ka ir bijis slikts vīrs. Un es nevaru viņām pateikt, ka nekad viņu neesmu mīlējusi. Un negribu, lai viņš arī meklē atbildes, kāpēc es viņu pametu. Ja es nomiršu, viņam jau, protams, sāpēs, bet ar laiku sāpes pāries. Un cerams, viņš atradīs īstu mīlestību. Tava otrā iespēja ir bērns. Bērns! Jau kopš pirmās kopā pavadītās nakts es lietoju izsargāšanās tabletes. Un brīnos, nes kāpēc mēs neesam tikuši pie mantinieka. Es nevaru dzemdēt bērnu no nemīlama vīrieša. Es negribu. Un man ir baila, ka arī bērnu es nespēšu iemīlēt. Un meli dubultosies. Kaut man būtu jūsu problēmas. Nu, protams, vīrieši jau nekad nesapratīs, cik dziļi mēs ciešam. Tāpēc es izvēlos trešo. Nu, tad pārsteidz mums ar savām grandiozām problēmām. Pilnīgi bez risinājuma. Cik šampānietis ir garšīgs? Vai es lūdzu varu dabūt vēl vienu šampānietu? Oficiāli, meitene prasa papildu porciju. Atver vēl vienu. Es uzsaucu. Man tā kā arī šodien ir svēta. 5 gadu kāziņu diena. Un taisi vaļā ar blīkšķi, tā lai korķis aizlido. Jā. Lai vismaz dzīve puto šampanieša glāzē. Nu, meitenes, iedzeram par mīlestību. Par mīlestību. Vai ne, Jutta? Jā. Vai jūs zināt, ka sieviešu alkoholisms ir neārstējams? Āpra! Jā, šī teiciena autors noteikti ir vīrietis. Kaut kā jau savas pozīcijas šai pasaulē jānotur. Jā. Nu, esmu pati uzmanība. Meitenes ir gatavas lielajam vīriešu bērnu stāstam. Jā. Klausamies, Varbūt es tev izstāstīšu acu pret aci, ka vecis veci. Nē, ja visi stāstam, tad visi. Man bija uzņēmums un lieliskas nākotnes perspektīvas. Un tad nāca lielais darījums, kuram vajadzēja pacelt mani jaunā līmenī. Es paņēmu lielus kredītus un liku visu uz vienu kārti, bet otrā galā izrādījās krāpnieks. Tālāk viss kā parasti šai mūžsanajā pasaulē. Draugi aizgriezās, sieva aizgāja. Es pārdevu visu, ko vien varēju, un sāku spēlēt. Sākumā jau veicās, un pēc tam vairs, ne? Bet pirmdien man bankai jādod gan mājas, gan dzīvokļu atslēgas. Un jākļūst par bezpajumtnieku. Tā klāsa jau nebija vainīga. Un tās ir tavas grandiozās problēmas, kuru dēļ vairs nav iespējams dzīvot. Nē, šeit jau jebkura no mums var piedāvāt vairākas iespējas. Jums neviens neprot. Lai saka, Šķiries un apreci kādu bagātu sievieti. Pie mums ir tik daudz vientuļu sieviešu.
Ja pameklēsi, atradīsi noteikti kādu arī ar naudu. Pārdot kādu orgānu. Vienalga labāk nekā mirt. Un ja jau tev nav ko zaudēt, vari aplaupīt juvelieru veikalu. Un tu taču tā pie prom uz ārzemēm. Cik gudras padomu tevēji? Varbūt man sāk dot padomus jums? Nedusmojies. Redz, atšķirībā no pārējiem, tavu problēma ir ārējos apstākļos. Nevis pašā ķermenī vai sirdī. Tu patiešām ir daudz vairāk iespēju kā pārējiem. Jūs nesaprotat. Es tev piedāvāju vēl vienu iespēju. Es pazīstu sagādāt nedaudz naudas un dokumentus jaunam dzīves sākumam. Iedot viņu numuru. Uzjauc labāk īpašo kokteili. Ja jau man vēl viena šampanieti, jā? Es domāju, kundze, tev pietiks ar 2 glāzēm šampaniešu. Es skatos, mūsu meitene ir ļoti atplaukusi. Jā, man patiešām bija ļoti slikti, kad es nācu šurp. Puisis mani pameta, un man vairs negribējās dzīvot. Ziniet, meitenes, tagad es redzu, ka apkārt ir tik daudz iespēju. Sakiet, ja cilvēkam nav ko zaudēt, viņš var tikai iegūt. Es nekad agrāk nebiju lietojusi alkoholu, jo vienmēr esmu bijusi tik pareiza. Bet varbūt vajag dažreiz izdarīt kaut ko neprātīgu, būt nedaudz nenopietnai, vai ne? Gribas dējot. Nu, uzliec taču kādu mūziku. Man nav nekā. Tad es iešu projām. Uz kādu citu kafejnīcu. Varbūt pazudīšu kādai draudzenei. Jā. Paldies, meitene. Paldies, meitene. Tu aizliec ieroci! Mums nav daudz laika. Droši vien drīz kāds uz policiju. Es par to šaubos. Šis ir skaļš kvartāls un vienaldīgi cilvēki. Varbūt, bet es negribu to pārbaudīt. Ātri uzjauc to kokteili. Ja nevar savādāk, mēs varam lozēt. Kuram no mums tas tiks? Varbūt kāds tomēr ir apdomājis citas iespējas. Nē, lozēsim. Nu, ko meitenes? Lai izlēm liktenis. Tu gribi, lai mēs uzspēlējam krievu ruleti? Izvēlamies glāzi, nezinot, vai tur ir parastais piedrums vai nāvis dzīve? Nē, es kļūdījos. Mūsu kafejnīca īpašā kokteļa 3. iespēja pietiks katram no jums. Tātad, ja kāds neatceras, atkārtošu noteikumus. Jums šī glāze ir jāizdzer šeit pat kafejnīcā. Tad jūs pie bāra samaksājiet un dodaties prom. Jūs mirsiet tuvākās stundas laikā. Jūsu nāve izskatīsies pēc sirdstriekas, un neviens nekad neuzzinās, ka tā ir bijusi jūsu pašu izvēle. Jā, dārgais, tu drīz būsi? Nē, iztiksim bez zemenēm. Es gribu uz mūsu restorānu. Nē, es tev negaidīšu kafejnīcā. Satiksimies tālaukumā. Tu aizmirsi savu glāzi? Bet varbūt es viņu tomēr iemīlēšu. Kas es par māti, ja nespēšu iemīlēt savu bērnu? Palīdzēsiet man uzsekt šāli? Jā, prāt. Ja aizbraukšu uz pansionātu tagad, es vēl uzspēšu uz pēcpusdienu zulītes spēli. Iedomājieties, es tur esmu vienīgā sieviete, kura spēlē zulīti, un tur ir viens tāds foršs kungs ratiņos. Labi, es jums palīdzēšu.
Atlikumu nevajag. Paldies. Piedodiet. Es jums izsaukšu taksi. Sievietes, cik tipiski. Ja tas man tā ceļa numuru. Nu tā ceļa, kas tos jaunos dokumentus var dabūt. Paldies! Patiešām paldies! Oi, šito veikt gan man nevajag. Labāk tālāk no grēka. Piedodiet, bet es aizmirsu savu ieroci. Tā vīrieša vairs nav. Bet man tēvs galva mājās nolika. Ierocis ir uz letes. Trūks tikai vienas lodes. Tātad kāds nošāvās, jo nāves dzer pietik tikai viena. Nē. Mūsu kafejnīcas īpašā kokteila trešā iespēja pietik visiem. Šāviens bija nejaušs. Tātad viņi visi nomirs. Kādreiz mēs visi mirsim, bet ne jau šīs Indas dēļ. Viņi neizdzēra. Cik labi, ka šovakar neviens nemirs. Kundzīt, ik minūti pasaulē mirst tūkstošiem cilvēku. Mirst jauni, mirst veci, mirst bērni. Slepkavības, slimības, avārijas, kari. Pilnīgi bezjēdzīgas nāves. Mūsu laiks uz šīs zemes jau tā ir sasodīt īsi. Kamēr mēs elpojam, smejamies, raudam un ienīstam, mums jāizmanto visas iespējas, lai arī tās liktos mums sarežģītas un biedējošas. Tu taču ļoti labi zini, ka cilvēku dzīvē ir simtiem iespēju un izvēļu. Žermē, tad jau jēga ir jāmeklē dzīvē, nevis nāvē.